Labdien visiem, bet visus jau esmu saticis individuāli laikam. Šodien mana tā tēma ir par Jāzepu. Es saprotu, pagājušā reizē bija par Mariju, jā, šodien ir par Jāzepu. Un tas uzdevums, kas man bija, es jau Jānim teicu sevī, ka patiesībā nerunāt par Jāzepu. Kā var būt tēma par Jāzepu un tomēr nerunāt par Jāzepu. Protams, es plānoju runāt par Jāzepu, bet akcentu likt uz Kristu, akcentu likt uz Dievu. Nevis, ka Jāzeps ir centrā tam, par ko es šodien runāšu, bet ka Jēzus ir centrā. Es gribu sākt ar to, ka mēs kopīgi izlasām no Mateja evaņģēlija 1. nodaļas, no 18. līdz 25. pantam. Tā nebūs vienīgā raksturvieta, kur mēs apskatīsim, bet sāksim ar to. Mateja evaņģēlijas 1. nodaļa no 18. panta sāksim. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, notika pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no svētā gara. Bet Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārdu tev būs saukti Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājis caur praviešu muti sacīdams: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Immanuels, tulkojumā Dievs ar mums. Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā tā kunga eņģelis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis, un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu, un deva tam vārdu Jēzus. Tā kā uzmanība šodien ir uz Jāzepu, tad laikam dabīgāk ir, ka mēs skatāmies no Mateja evaņģēlija, jo Ziemassvētku stāsts, arī 2. nodaļa, kas vairs nav pirmie Ziemassvētki, ja tā var teikt, jo Herods liek nogalināt bērnus, kas ir 2 gadus vecs un jaunāks, nozīmē tur plus mīnus, jau gan 2 gadi ir pagājuši. Un tā. Bet 1. 2. nodaļa tomēr skatās caur Jāzepa prizmu, vai ne? Šeit eņģelis nāk pie Jāzepa. Par Mariju nelasām, ka pie Marijas nāk. Šeit eņģelis dod norādījumus Jāzepam 2. nodaļā. Tagad beidz uz Eģipti. Eņģelis, vai ne, tur ir atkal sapnī saņems norādījumu, ka tad viņš var neiet uz to Betlēmu, jo Jūdejā viņš baidījās atgriezties. Mēs lasām sapnī saņems norādījumu. Par Jāzepu, vai ne? Savukārt Lūkas evaņģēlija, kad mēs lasām, tur atkal fokusā vairāk ir Marija. Un nav tā, ka Jāzeps nav, bet tur Marija tā kā. Tas varbūt arī ir saistīts ar attiecīgi tiem ciltsrakstiem tad, vai ne? Ka šeit ir viens ciltsraksts un tur ir citi, kur drusciņ kaut kas atšķirās. Tas varbūt ar to arī saistīts, ka viens vairāk izsako Jāzepa tiem priekštečiem un otru ciltsraksti Marijas. Lai kā tas būtu, šodien tātad par Jāzepu. Un pirms mēs kādas mācības mēģinām izvilkt, un tur iespējams daudz var izvilkt, man tas viss ir nokoncentrēts uz kādiem 3 punktiem, bet pirms tam es gribu nedaudz tādu faktuālu informāciju, atgādinājumu par to, ko tad mums atklāja Bībele par Jāzepu, ko viņš piedzīvoja tiešā vai netiešā veidā. Tā pirmā lieta ir, ko mēs lasām tieši šeit. Šis ir tas sākums, ko mēs uzzinām. Viņš ir sadarinājies ar Mariju. Tajā laikā tā gadu starpība varēja būt diezgan liela. Pētnieki saka, ap to laiku tas nozīmē, viņam varēja būt arī 25 plus mīnus, Marijai varēja būt 15 plus mīnus. Tas bija laiks, kā cilvēki devās laulībā. Tajā laikā bija stiprāks laulības, varbūt kaut vai tāpēc ka gadu starpība bija lielāka un sieva vairāk klausīja vīram, bija vairāk atkarīga
no vīra, un tas viss tur var detaļās runāt, bet tas nav svarīgi šodien. Tas svarīgākais ir tas, ka Jāzeps, lai arī vai ne, būtu tas nākošais noteicējs savā ģimenē, no paša sākuma uzzina, ka viņš tas nebūs. Un viņš ir sadarinājies ar Mariju, bet viņa ir stāvoklī, un tas ir no svētā gara. Dievs sūta savu eņģeli un skaidro Jāzepam situāciju, jo viņš ir taisns, viņš negrib viņai darīt kaunu. Tad saskaņā ar veco darību viņš bija tas, ja viņš zināja, viņam vajadzēja uzrādīt viņu, un tas nozīmētu arī patiesībā lielu kaunu, varbūt pat nāvi, bet viņš to negrib. Viņš gatavojas atstāt. Un tad eņģelis nāk un saka, Marija jau nav vainīga, bet Dievs tur strādā. Tad nedaudz pārlicot uz Lūkas evaņģēlija 2. nodaļu, tas, kas seko vēl tajā periodā, pirms mēs nonākam Mateja 2. nodaļā, ir tas, ka imperators Augusts izdod pavēlu uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus, un viņam ar Mariju, kas ir stāvoklī, ir jādodas uz Betlēmi. Viņa bija Nācaretē tajā laikā. Viņš bija no Betlēmas, acīm redzot. Atkal mēs nezinām īsti, kāpēc tad viņš dzīvoja Nācaretē. Vai tas bija saistīts ar viņu darbu, jo mēs uzzinām, viņš bija namdaris, un tāpēc viņš tur bija. Un tagad jāceļo atpakaļ. Varbūt tomēr viņš tur kādu laiku jau dzīvoja, jo sadarinātā šķiet nāk no tās puses. Un tad viņš ceļo atpakaļ. Un tur tas kaut ko prasa, vai ne? Uzņemties rūpi par sievieti, kurai tūlīt būs jādzemdē. Un tad viņi nonāk Betlēmē, un tur ir šī šaurība, tie pieticīgi apstākļi. Nezinām līdz galam, kas notiek. Tas, ka senajā pasaulē varēja būt arī tā, ka samērā minimāli tika nodalīta, vai ne, cilvēku dzīves vieta no lopu dzīves vietas, tāds varēja būt. Un tas nenozīmē burtiski, vai ne, kad tās bija divas dažādas mājas. Tas varēja to nozīmēt, bet varēja arī nē. Tā kā to ir grūti mums visas detaļas pateikt. Jebkurā gadījumā tur ir kaut kas īpašs un drusku neparasts. Tas, kas mums šķiet parasts šodien, piemēram, ietīt bērnu autiņos un ielikt silītē, un cilvēki gandrīz meklē burtisku silīti šodien, lai tikai to saukt par silīti. Tajā laikā tas bija kaut kas stipri neparasts. No kā mēs to uzzinām? No tā, ka Dievs deva šīs divas kā zīmes ganiem. Jo acīm redzot, gani arī gāja un teica, kā parasts meklēsim kādu, kurš ietots autiņos un ielikt silītē. Tas nebija kā parasts. Ieraudzīt kādu, kurš ir kaut kā neparastā veidā, nozīmēja atpazīt, ka tas ir kaut kas neparasts. Tā kā tas viss norādīja uz kaut kādu negaidītu, varbūt izmaiņu tajā, ko iespējams viņi nebija plānojuši savam bērnam. Un tad ir viesi, gani, kas tajā laikā bija tas zemais slānis, kurus nemaz negaidīja tik ļoti, vai ne, visur atnākam, vai sinagogās, vai vēl kaut kur, kuru vārdu krājums, kā vēsture liecina, bija tāds bišķiņ nepieklājīgāks ar visu, ko viņi teica un runāja, un visu viņa oža, ko viņi pavadīja laukā pie tiem dzīvniekiem un kā var viņi tur. Un viņi nebija gaidīti tajā sinagogā tik ļoti vai sabiedrībā. Un tie ir tieši tie cilvēki, ko Dievs aizsūta. Un tie ir tie cilvēki, ko acīm redzot Jāzeps kā tāds, kurš sagaida, kas tad ir atnākuši apsveikt, kas ir atnākuši pabrīnīties par to, kas noticis. Viņš ieraug tieši šo vai ne cilvēku kontingentu, kas atnāk. Tā ir tāda lieta. Mēs nezinām, kas Jāzepa galvā notika. Neviens vārds nav uzrakstīts, ko viņš būtu teicis. Un tad vēlāk viņiem tur ir jāiet, kad visas tās šķīstīšanās dienas pēc bauslības, kad beigušās Marija, viņai jāiet uz Jeruzalemi, tur tas upurs jāpienes.
Un kā mēs lasām saskaņā ar 3. mūzes grāmatas 12. nodaļu, ja viņiem nav tur tā aitiņa, tad varbūt tur tie baloži un tās ūbeles, kas tur jāpienes. Un tas ir tas, ko viņi pienes, kas liecina, ka viņu stāvoklis bija diezgan pieticīgs. Viņi nebija tie bagātākie cilvēki. Un tas ir vēl viens minējums, ko izsaka saistībā ar to, ka tie gudrie atnāk un dāvina zelta vīraku un mīres, kad tas zelts varbūt bija vajadzīgs vienkārši, lai Jēzus izaudzinātu, jo citādi viņiem tās naudas nebūtu bijušas. Atkal minējums nav rakstīts. Bet pirms viņi aiziet no Jeruzālemes, tur ir pieredze ar 2 cilvēkiem, ar Simeonu un ar Annu, Fanuelu meitu. Atkal, vai ne, kas tur tiek sacīts, kas tur notiek, ko viņi sadzird tie vecāki. Jā, un tad tā secīgi mēs skatāmies, tad ir tie gudrie, kas vēlāk nāk. Atkal mums ir grūti pateikt, cik tad tas laiks būtu pagājis. Viņi ir aizgājuši atpakaļ uz Betlēmu, acīm redzot, starp Mateja 1. un 2. nodaļu. Tur ir iekšā tas Lūkas evaņģēlijs vēl, 2. nodaļa. Vismaz kāda daļa. Un tad, jā, tie gudrie atnāk, atkal redzēt un piedzīvot to momentu. Mēs tā varam tikai ņemt vērā. Un tad, ko viņš uzzina, ka viņam ir jābēg ar bērnu. Celies, 2. nodaļa, Mateja 2, 13. pants, celies, ņem bērnu un viņa mātu un beidz uz Ēģiptu un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut. Un mēs nezinām, tas, ka Hērods bija ļauns, tas, ka cilvēki to zināja, vai ne, ka viņš arī no savas ģimenes tur nogalināja cilvēkus. Visi jau to zināja. Un tagad nāk tās ziņa tieši burtiski uz viņa namu. Ja mēs varam zināt, ka ir tāds ļauns Putins vai ir kāds ļauns būt Latvijā, piemēram, ja? Bet tas, ka tas nonāks tā ziņa tavā namā un ka tas tūlīt tev ietekmēs, tas ir kaut kas ļoti personīgs un viņam ir jābēg. Un tad atkal, ko tad Jāzeps piedzīvo, uzņemotos šo atbildību un attālums uz Ēģipti diezgan tāls. Un tā viņa aizbēg, viņa dzīvo svešumā ar mazu bērnu un jaunu sievu. Pēc tam, kad Hērods ir nomiris, šodienas laika skaitīšanā plus mīnus 4. gads pirms mūsu ēras, tā tad ir tas, kad viņš ir miris. Tad Jēzus piedzima kaut kur plus mīnus kādā 5. gadā, varbūt pirms mūsu ēras. To neviens precīzi nezina, vai ne, cik tad tas laiks pagāja, līdz Hērods nomira. Un tad viņi var atgriezties atkal atpakaļ Izraēlas zemē. Un, vai ne, te ir 2. nodaļā eņģelis parādās sapnī Jāzepam Ēģiptē un saka, celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēlas zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Tajā laikā Ēģiptē tiek lēsts, varēja būt diezgan liela jūdu, jeb izraēliešu kopiena, pat tiek lēsts ap 1 miljonu cilvēku. Tad atkal stādamies priekšā, viņi ir aizgājuši uz vietu, kur viņi varētu tikt pasargāti. Viņi nonāk vidē, kur iespējams ir arī kādi viņējie, vai tieši tā viņi caur viņiem tad atrod to piemešanās vietu, kur atkal apmesties un dzīvot. Un ņemot vērā to, ka senajā pasaulē kaut vai viena āroda pratēji gāja pie tā paša āroda cilvēkiem un lūdza palīdzību kaut vai nodrošināt viņiem darbu tai pašā pilsētā. Vai ne? Piemēram, ja viņš bija namdars, viņš gāja uz Ēģipti, atrada cits namdars, un tas bija goda jautājums namdarim tajā vietā pieņemt šo atnākušo namdaru un palīdzēt viņam darbu atrast, nodrošināt viņa darbu. Šodien tas būtu tāda konkurence izskatītos, ne? Bet toreiz tas bija goda jautājums. To es manējais nāc. Tā kā mēs varam domāt, kad viņš tika uzņemts, varbūt tās atkal, mēs te dzīvojam, tagad ir labi atkal. Un Dievs saka, hei, ir laiks atkal atgriezties atpakaļ. Šeit viņam nav jāaug tavam dēlam. Un viņi iet atkal atpakaļ. Un viņš uzzina, ka tur vada tas dēls, tā valdīšana ir dēlam, un viņš baidās. Un atkal mēs nelasām pilnīgi neko par to, ko Jāzeps būtu teicis, vai ko Dievs to redz. Un Dievs saka, tad ej uz Galileju, vai ne?
Acīm redzot, tā mēs varam noprast no 22. panta. Un tad viņš apmetās Nāceretē. Nu tā, ko mēs vēl varam zināt? Viņš dzīvo ar sievu, par kuru sabiedrība uzskatīja, ka tā ir bijusi netikle. No to viņam bija jārēķinās. Viņš nevarēja nevienu pārliecināt, hei, viņai tā situācija bija drusku citāda, svētais gars nāca pār viņu, vai ne? Kam tu to iestāstīsi? Tas bija tas, ar ko Marijai bija jārēķinās. Tas ir tas, ar ko Jāzepam bija jārēķinās. Mēs maz lasām Jāņa evaņģēlijā 8. nodaļas 41. pantā. Tur tāds interesants mājiens varētu būt, varbūt nolasīšu. Skaidrs, ka viņi ar tādu veidu stīgumu, ja tā var teikt, ja iezīmējumu bija spiesti dzīvot. Jāņa 8:41 tolītās. Te ir rakstīts tā, jūs darāt savu tēvu darbus, tie sacīja. Jūda saka Jēzum, mēs neesam netiklībā dzimuši. Ko tad tas nozīmē? Viņi zināja, kā Jēzus ir dzimis, vai ne? Mums ir viens tēvs, Dievs. Un tas ir tāds viens. Tad nākošais, ko mēs zinām, mēs nezinām, tas jau bija Jēzus dzīves laikā, iespējams domā, ka Jāzeps jau bija miris, jo viņš aktīvi netiek uzrādīts nekur vairs. Un ir pieredze Jeruzālemē vēl jāpiemina, kad Jēzum ir 12 gadi. Mēs lasām, ka viņi regulāri gāja uz Jeruzālemi, varbūt tagad vēlāk es nelasīšu to raksturvietu, bet tagad varam Lūkas evaņģēlijas 2. nodaļa 41. 42. pants. Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi Paskā svētkos. Mēs zinām, no vecādarības jūdu vīriem vajadzēja vismaz 3 gadā parādīties Dievu priekšā. Kad viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. Un tad šeit tā pieredze, kas ir Jeruzālemē, un tas, ko Jēzus saka viņiem, un tā. Un tad, kad Jēzum ir 30 gadi, un viņš sāk aktīvo kalpošanu, viņa kalpošanas laikā mēs lasām, tiek pieminēts Jāzeps vārdā. Vai ne, kā amatnieka atsauc uz viņu, ka Jēzus lūk ir amatnieka dēls, vai pats, vai ne, tas namdara dēls, vai namdars, vai kā. Bet tas, ka viņš nav aktīvi, liek domāt, ka varētu būt miris. Tās tāds dažas faktuālas lietas. Bet ko mēs varam mācīties? Un mēs atgriezīsimies pie dažām no šīm lietām atkal mācības ziņā. Tātad, kā jau teicu, es gribu skatīt caur Kristus prizmu to visu. Un tā viena lieta, ko es domāju, mēs varam redzēt, ir savā ziņā tā, ka Jāzeps un Marija ir pirmie, kuru dzīvēs ienāk Kristus un izmaina viņu dzīves. Mēs mēdzam un mīlam tā runāt kā kristieši par to, kā Jēzus ienāca manā dzīvē un izmainīja man dzīvi. Viņi bija, ja tā var teikt, burtiski pirmie, kur dzīvēs Jēzus fiziski ienāk un izmaina viņu dzīves. Un kādā veidā. Un tātad koncentrēt uzmanību uz Jāzepu. Jēzus ienāk Jāzepa dzīvē. Viņš vēl nav redzams. Marija ir tikai stāvoklī. Un Dievs liek pieņemt ticībā to, kas ir noticis. Tādi interesanti momenti tur parādās, kas vēlāk ir saistīti ar daudziem no mums jau ticības tādos aspektos. Bet Jēzus ienāk Jāzepa dzīvē, un Jāzepam tas ir ticībā jāpieņem. Ka tas, kas tur ir, tas ir Dieva dēls, vai ne? Un tā, ka mēs skatāmies šīm pirmām 2 nodaļām, tad šķiet, ka lasītājiem tajā kontekstā tiek parādīta tāda Jēzus pasaule, tā pasaulē ienākšana, kas palīdz saprast to, kas viņš bija un ko viņš nāca darīt. Dāvida un Ābrahāma pēcnācējs, tas ir tas viss tie ciltsraksti pašā sākumā. Viņš ir glābējs, tas ir tas, kā mēs lasījām, viņš būs jāsauc Ješua, Jēzus. Tas pats, kā Jozo tiek izrunāts, arī jaunā derībā, citur, kur ir runa par Jozo, kādās pāris vietās.
vecās darības un neatsauc uz Jozua. Grieķu valodā ir burtiski tieši tas pats, jo ebreju valodā tie ir vienādi vārdi. Un viņš piepilda tātad Jesais pravietojumu, šeit ir citēts no Jesais, redz jaunavu būs grūti un dzemdēs dēlu, un viņu vārdu sauks Immanuels, tulkojumā Dievs ar mums. Otrā nodaļa rāda, ka viņš piepilda Mihas grāmatas pravietojumu, viņš valdnieks būs. Un kaut kādā veidā visas šīs lietas, tas konteksts, kas priekš mums ir uzzīmēts, tas ir kaut kādā veidā tas pats konteksts, kurā atradās Jāzeps un kurā viņš uzzina par savu audždēlu. Tas ir tieši tas pats konteksts. Tātad Jāzepam bija jātic, ka tas, kas viņam tiek pateikts, ir patiesība. Jāzepam bija jārēķinās, ka viņa dzīvē tagad būs jauni apstākļi. Mēs nezinām, ko viņš bija plānojis, kā viņš bija plānojis. Katrā ziņā ir rakstīts, ka viņš ir taisns cilvēks. Mēs varam domāt, ka viņš gribēja dabīgi, vai ne? Ka viņš tāds dzīvotu Dievu un cilvēku priekšā. Bet tagad viņš uzzina, hei, tagad par tevi runās visu kaut ko atlikušo mūžu. Un par tavu sievu arī. Un Jāzeps to pieņem. Apbrīnojam. Skaidrs, ka tur ir īpaši Dieva iejaukšanās. Ne? Tur mēs lasām Dieva eņģelis parādījās sapnī. Ja tas tā nebūtu bijis, mēs varam domāt, Jāzepam būtu bijis grūti to pieņemt. Noticēt, ka tas tā ir. Visiem mums ir jātic, ka Jēzus ir Dieva dēls glābējs par mūsu grēkiem. Mums visiem ir jānožēlo grēki. Un tad, kad Jēzus ienāk mūsu dzīvē, notiek kaut kas ļoti līdzīgs, kā tas notiek ar Jāzepu. Tev vienkārši tam ir jātic, ka viņš ir tas, kas viņš ir, un tev ir jāpaļaujās uz Dieva sacīto vārdu. Uz Dieva sacīto vārdu. Ja mēs velkam šeit paralēlus ar sevi, mēs nezinām, kas caur Jāzepu galvu gāja cauri, kad viņš piedzima, kad viņš tur raudāja, kad viņam bija vajadzības, kad viņš pakrita, kad viņam tur celīši nobrāzās vai vēl kaut kas, vai ne, un kad viņam mācīja matemātiku, vai ne, un teica, 3+4, cik ir, Jēzus teica, ko viņš teica? Viņš teica 6 varbūt, ja? Jo mēs negribam ticēt, mēs dzīvojam tādā pasaulē, ka mums liekas, Jēzus nekad negāja uz tualeti, Jēzus nekad neprasīja mammas palīdzību, ka Jēzus visu zināja, un tikko viņš paņēma pildspāvu, viņš rakstīja perfektā kaligrafiskā rokrakstā, vai ne uzreiz visu. Nē, Jēzus dzīvoja un attīstījās kā cilvēks, vai ne? Bet viņš negrēkoja, nekādā veidā viņš negrēkoja. Un es nezinu, kā tas izskatās, kad bērns mācās lasīt un neprot izlasīt, un tas nav grēks priekš Jēzus, vai ne? Un ka viņš mācās matemātiku, un ka tas viņam arī sākotnē. Un to ir grūti saprast, kā tas cilvēcīgais un dievišķais iet kopā. Bet es mēģinu ieraudzīt un padomāt, ko Jāzeps tajā brīdī domāja. Tas nav liels izaicinājums, varbūt salīdzinot ar dzīves grūtībām, ja, ka tev bērns vienkārši ir jāmāc, un viņš mācās, un viss, kas tur notiek. Bet viņam vajadzēja visu laiku ticēt tam. Visu laiku ticēt, ka tas, kas tur aug, tas ir apsolītais glābējs. Un Jēzus visticamāk nedarīja brīnumus nekādus, tā kā kaut kur apkārt rakstīts ir. Bībele nedod to domāt. Patiesībā mans minējums ir gluži pretējs, kad Jēzus, kā Jesais 53. nodaļa, vai ne, saka, viņš nebija nekas īpašs, lai viņu uzlūkot ar kaut ko īpašu. Kas tur īpaši auga? Un tad, kad mūsdienu valodā, visi grib španēt no stundām, Jēzus pateica, nē, tas nav pareizi. Tad viņš bija baltais virbulis, un viņš negrēkoja. Tā kā visi citi bērni kaut ko gribēja darīt, un tā kā visi citi gribēja blēdības darīt, Jēzus teica, nē. Un viņš nevienu brīnumu nedarīja. Un viņu varbūt apsaukāja. Viņam darīja pāri, tāpēc, ka viņš atšķīrās no visiem citiem. Un viņš nedarīja nevienu brīnumu,
lai pierādītu, ka jums manī ir jāklausās, jo ne, jums būs cauri, akmens uz galvas uzkarstīs tūlītās. Un Jesais grāmata saka, nebija nekā īpaši, lai tur uzlūkot. Viņš tika nicināts. Cilvēki no viņu vairījās. Viņš bija baltais virbulis. Tā kā mēs lasām evaņģēlijas, mēs nelasām, ka viņš būtu nicināts un cilvēki no viņa būs vairījušies. Viņš bija godāts, cilvēki viņam sekoja, viss tur bija. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tos 3,5 gadus rādīja brīnums, viņam bija spēks, cilvēki meklēja viņa palīdzību. Viņa ienaidniekiem bija grūti ar viņu tikt galā, viņi nezināja, kā viņu dabūt pie malas. Un vienīgais bija pēdējais mirklis, kad viņi tik viņam klāt, tad viņi nicināja pa pilnam, vai ne? Bet tas, kas Jesais 53. ir rakstīts, liek domāt vairāk, ka viņa dzīves laiks pirms viņš sāk tos brīnumus darīt. Un mēs stādamies priekšā, varbūt Jāzeps dzīvoja tajā laikā, kad viņš vēl neredzēja šos brīnumus. Viņam vajadzēja ticēt, ka tas vienkāršais draugu nicinātais cilvēks ir glābējs. Tas ir tas, kādu Jēzu redzēja Jāzeps iespējams. Un ja tiešām viņš bija miris uz to laiku, jo vairāk viņš nav aktīvā kalpošanā, iespējams Jāzeps nekad savā dzīvē neredzēja Jēzus brīnumdarbus. Nevienu. Viņam vajadzēja ticēt. Un tas ir tas, kur bieži mūsu dzīve atrodas, vai ne? Mēs neredzam, tur nezinu, kādas lielas brīnumus notiekam, vai ne? Un mums ir jātic cauri visām grūtībām, ka viņš ir tas, kas viņš ir, un viņš darīs to, ko viņš teica, viņš darīs. Tā ir tā pirmā lieta – ticēt. Ticēt un ticībā paklausīt, un tas ir tas, ko Jāzeps arī dara. Otrā lieta, ka Jēzus ienākšana Jāzepa dzīvē nepadarīja Jāzepu par tādu, kas būtu sācis kaulēties ar Dievu, vai ne, par dažādu labumu piešķiršanu viņam tagad, hei Dievs, ja jau man tagad tavs dēls jāaudzina, varbūt mēs te varētu kaut ko sarunāt, vai ne, kāds zirdziņi man varbūt var piešķirt, 2 varbūt tāds, vai vēl ko, kāds kamielīšas vairāk, vai vēl, gal galā tavs dēls, Un mēs nelasam, ka Jāzeps būtu sācis kaulēties, sācis kaut ko izspiest no Dieva, kaut kāds labums. Viņš vienkārši paklausīja. Jāzeps nelūdz Dievu mainīt situāciju savā dzīvē. Viņš nesāk ar to arī, kad viņš neteica, paklaut Dievs, ja jau Marijas stāvoklī, šobrīd varbūt es viens to zinu, varbūt te vēl kāds, tu vari kaut kā darīt to, ka viss gala ūdenī, neviens neko nezina, mēs te viss nokārtojam, viss ir labi. Dievs, tas ir Jāzeps, to nedara. Un arī citās situācijās priekš mēs nelasam, kad Jāzeps būtu sācis kaulēties, ka tad, kad nāk ziņa, tev ir jābēg uz Ēģipti, kur Jāzeps teica, paklaut Dievs, viņš ir tavs dēls. Tiešām, tu nevari tur kaut kā tik galā ar Hērodu vai kaut ko vēl izdarīt. Un viņš vienkārši paklausa. Un es domāju, kā ir ar mums? Mēs ticam Jēzum Kristum, Dieva dēlam. Viņš ir pats Dieva dēls. Mēs ticam Dievam. Dievs, tu esi mūsu pusē. Un nāk grūtības. Mēs sākam kaulēties ar Dievu. Dievs tiec galā ar to cilvēku. Parāda, kurš te noteicējis. Tu esi boss. Un mēs lūdzam, lai Dievs maina to, kas nāk mūsu virzienā. Jāzeps to nelūdz. Nekur tas nav rakstīts. Viņš to pieņem, viņš iet tam cauri, viņš to piedzīvo, viņš to pieņem. Nāc no Augusta Pavēla uzrakstīt, visu valsts iedzīvotājus tagad jāiet ir uz Betlēmu. Jāzeps vienkārši iet. Viņš nemēģina pateikt, Dievs, tavam dēlam jātiek uzskaitīt. Mēs negatavojamies paklausīt kaut kādam valdniekam. Nav tā, viņš dzīvo visam līdzi. Un kas notiek? Dievs maina, nevis Jāzeps lūdz Dievu mainīt kaut ko, bet Dievs mainīt to, ko Jāzeps iespējams bija saplānojis pavisam citādāk, un Jāzepam vienkārši vajadzēja paklausīt, viņš paklausa. Un mēs varam to dažādos notikumos redzēt. Viņš gatavojas atstāt Mariju, Dievs sūta eņģeli, Jāzeps paklausa. Vajadzēja iet uz to Betlēmu, Jāzeps paklausa. Hērods apdraud Jēzu, Dievs liek iet uz Eģipti, Jāzeps paklausa. Hērods bija miris, Dievs liek atgriezties Izraēlas zemē, Jāzeps paklausa. Viņš nelūdz mainīt situāciju vai apstākļus.
Viņš vienkārši visu laiku sadarbojās. Sadarbojas ar to situāciju, ar tiem apstākļiem un ar to, kas notiek. Un jautājums, tad, kad Jēzus ienāk mūsu dzīvē, līdzīgi kā Jēzus ienāca Jāzepa dzīvē, Jāzepa Marijas dzīvē. Jautājums, vai mēs Jēzus ienākšanu un klātbūtni savā dzīvē redzam kā tādu biļeti uz vieglāku dzīvi un labumiem? Vai arī mēs pieņemam tos apstākļus, tos notikumus, kurus Dievs sūta, kuriem Dievs liek notikt un ļaujam Dievam caur tiem mainīt mūsu dzīvi un mainīt mūs pašus. Tā bija otrā lieta. Tad trešā lieta. Jēzus ienākšana Jāzepa dzīvē nozīmē, ka Jāzepa dzīves nolūks tika pakļauts Jēzum, viņa dzīvei un misijai. Kā jau es teicu, iespējams Jāzeps nepiedzīvo to brīdi, kad Jēzus aktīvi sāk kalpot. Tas tā var būt. Gadu starpība bija lielāka, daudz cilvēku tajā laikā agrāk mīra arī, vai ne? Latvijā vien pēdējo 20-30 gadu laikā cilvēku dzīves mūžs ir pieaudzis abiem, gan vīriešiem, gan sievietēm, +- 10 un vairāk gadi. Un tāpēc, ka ir cita veida apstākļi, medicīna, vitamīna un viss kaut kas, kas tagad ir, un visādas tiesības un aizsardzības un sociālie pabalsti un viss kaut kas, un cilvēki tiecās pēc tās ilgākās dzīves un tā tālāk. Kādreiz cilvēki dzīvoja īsāku laiku, vai ne, vēl kāds dažus 100 gadus atpakaļ, +- 50 gadu varbūt, jā. Kā kurš, protams, kā kurš. Bet Jāzepa dzīve, tik cik viņam tā bija, viņa bija pakļauta tam, kāda dzīve būs Jēzum. No vienas puses šķiet, ka nekas daudz nemainījās. Piemēram, mēs varam izsacināt, ka ģimenes dzīve gāja savu gaitu, ka Jāzepam un Marijai vēl piedzima citi bērni. Mēs par to lasām Mateja 13. nodaļa, 55. pants, Marka 6. nodaļa, 3. pants, varbūt vienu raksturvietu nolasīsim ilustrācijai. Tātad Mateja 13, 55. Tā. Vai viņš nav, par Jēzu ir sacīts tas, vai viņš nav amatnieka dēls, vai viņa māte nav Marija un viņa brāļi Jēkabs un Jozefs un Sīmans un Jūda. Un 56. pants arī, un vai nav visas viņa māsas pie mums? No kurienes tad šim tas viss? Viņam ir brāļi, viņam ir māsas. Ģimenes dzīve turpinājās Jāzepam. Jāzeps un Marija praktizēja savu ticību Dievam. Kā es lasīju no Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas, katru gadu viņi gāja Paskā svētkos uz Jeruzalemi. Vēl mēs redzam, ka viņš visticamāk nodarbojas arī ar to pašu Ārodu, vai ne? Jēzus tiek saukts par galvenieka dēlu. Tā tad dzīve turpinās viņam. Un tomēr tieši Jāzeps ir tas, kuram ir uzticēta Jēzus aprūpe. Patiesībā ģimenes aprūpe, kurā aug Dieva dēls. Šis sākuma periods. Un īpaši spilgts te ir tas notikums templī, kur Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā mums, tiem, kas esam vecāki, vai ne, stāties priekšā, kā būtu, ja mūsu bērns kaut ko līdzīgi tādu teikt. 49. pāns, Lūkas 2. nodaļa 49. Izlasim 48 arī. Un viņi ieraudzījuši vecāku pārbējās, un viņa māte sacīja viņam: mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redz, tavs tēvs un mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja: kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu.
Un viņš nogāja tiem līdzi uz Nacaretu un bija tiem paklausīgs, bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un mēs nelasam par Jāzepu pie krusta, par Mariju gan, vai ne? Un kāpēc viņu piesit krustā? Tāpēc, ka viņš teica, ka viņš ir Dieva dēls. Un skaudība un viss, kas tur bija. Cilvēcīgi skatoties tur. Un Marija neiebilst. Es pieļauju, arī Jāzeps nebūtu iebildes. Mēs iebilstu. Mēs iebilstu. Ja man dēlu piesist krustā tāpēc, ka viņš saka, ka viņš ir Dieva dēls, es teiktu, paklau, lai ko ņemiet viņu nos no krusta. Skaidrs, ka viņš nav Dieva dēls, vai ne? Es kā tēvs iebilstu. Marija kā māte neiebilst, jo viņa zināja, ka viņš ir Dieva dēls. Un ja tur būtu bijis Jāzeps, arī viņš visticamāk būtu klusējis, jo viņš zinātu, ka viņš ir Dieva dēls. Un tas ir tas, kam ir pakārtot Jāzepa dzīve. Rūpēties par ģimeni, kurā aug Dieva dēls. Vai mēs būtu gatavi, vai ne, redzēt savu ikdienu, un kā mēs būtu gatavi to redzēt, zinot, ka tur aug kāds īpašais bērns? Mēs kaut ko censtos vairāk sagādāt. Es esmu bijis galdnieks, Dievs tavam dēlam diez vai galvenie ģimenē jāaug. Dod man iespēju izsisties. Un vēl visos virzienos mēs varbūt skatītos, kā tad es te varu piepalīdzēt Dievam izaudzināt savu dēlu. Bet tur ir viss tik pieticīgi, tik vienkārši, tik piezemēti, tik ikdienišķi. Un tur aug Dieva dēls. Kā mēs redzam savu dzīvi? Kaut kādā veidā, ja mēs sekojam Jāzepa piemēram šeit, un tam, ka viņa dzīve ir pakļauta Jēzus dzīvei un Jēzus misijai, tai Jēzus inkarnācijai, kad viņš ir burtiski kā cilvēks starp cilvēkiem iemiesots. Cik mēs esam gatavi iet to pašu ceļu, kuru pazemīgi vajadzēja pieņemt Jāzepam. Tas ir tas, kur Dievs ir ielicis savu dēlu. Tas ir tas, kā Dievs grib redzēt savu dēlu izaugam, tas ir tas, kā viņš grib redzēt viņu attīstamies. Un ja mēs tā varētu teikt, paplašināt uz sevi, attiecināt to, ja es esmu tas atpestītais cilvēks, kur Dievs ir izglābs, kurā viņš ir ielicis savu svēto garu, kur viņš ir mani kā cilvēku ielicis šajā pasaulē, es te dzīvoju, es te strādāju, es te mācos, es te mīlu, es te pārdzīvoju lietas, es te rūpējos par kaut ko, un tie ir tie dabīgie, visvienkāršākie apstākļi. Dievs, palīdz man ar to tikt galā. Tas ir tas mans dzīves uzdevums. Mans dzīves uzdevums, ja mēs skatāmies uz Jāzepu, nebija būt pašam skaļākajam, nebija būt tam, kurš tagad sāk biznesu attīstīt, lai dēlam nodrošinātu Dieva dēla nākotni. Tur bija kaut kas tāds, kas mums nav pateikts, bet viņš to pieņēma, ka pats Dievs tur ir tik ikdienišķi kopā ar viņu. Un viņš dzīvoja it kā savu dzīvi, bet viņš dzīvoja to, atļaujot Jēzum noteikt to, kas tur notiek. Atļaujot Dievam noteikt to, kas tur notiek. Viņam vairs nebija tāda dzīve, par kuru viņš būtu varējis teikt, es izvērtīšos, darīšu to, ko es varēšu un gribēšu. 12 gados vai ne ir šie vārdi. Jēzus saka, man jādarbojas savu tēvu lietās. Pavisam skaidrs viņam, kā tēvam bija, šis ir mans vecākais dēls, bet viņš nemantos manu biznesu. Viņš nepārņems manu biznesu. Viņš nebūs namdars, kaut arī es viņam to mācu. Viņš to ir skaidri pateicis. Ko tas nozīmē priekš mums? Vai mēs redzam savu dzīvi pakārtot Dieva lielajiem nolūkiem? Vai mēs spējam ticēt tam, kas mums nav saprotams, un to pieņemt? Vai mēs spējam pieņemt to pieticību, vai mēs spējam pieņemt tos nolūkus, kurus Dievs uzrāda mūsu dzīvē tik vienkāršā veidā, ikdienišķā veidā?
vai mēs spējam ar tiem dzīvot. Vai arī mums liekas, mums vajag lielāks, skaļāks norādījums, vai ne? Man ir jāparādās skaļākā veidā. Ja es esmu kristietis, noteikti visiem kristiešiem jābūt domē, jābūt uzņēmumu valdēs, vai ne? Un tā tālāk. Bet tā nav. Mums ir viens kluss cilvēks, kurš to visu ir nodrošinājis. Un kuram Dievs uzticēja, ka tieši viņa dēls uzaugtu pie šī vīra. Un tāds pārdoms par Jāzepu. Un vai mēs esam gatavi pieņemt savu dzīves uzdevumu. Vienkārši, pieticīgu, mierīgu un iespējams tādu, kur mums ir jābūt gataviem arī aiziet no dzīves. Pat pirms mūsu dēls vai meita ir ieguvuši kaut kādu popularitāti. Ja mēs skatāmies uz Jēzu. Ka mēs savu uzdevumu varam piepildīt arī pirms tas viss sākās viņa dzīvē.